Labrīt visiem! Nu ko, mēs esam, kā jau teicu, es braucu uz Imantu, labdarības akciju. Esam foršās telpās. Paslēgšu kameru. Tātad šīs telpas piešķīra draugi, kur ir iespēja savākt attiecīgo produkciju, pārtikas, higienas preces, kā jau jūs redzat. Šeit viss tiek sasortēts pa maisiņiem un pēcāk jau izdalīts cilvēkiem. Reku komanda strādā, Baiba visiem jau pazīstama, pārējie ģimenes locekļi un draugi. Un ārā mēs redzam ir rinda. Iesim paskatīsimies tuvāk. Tiešām forši, ka tādas telpas tika piedāvāts no draugiem. Tā. Kā redzat, te ir dažādas lietas tiešām, jā, sākot ar konzerviem, piena produktiem, miltiem. Daudz, reku kartupeļi, kas tev vēl te ir, grīķīši te ir. Jā. Būtībā tas saturs ir dārzeņi, piena produkti, kaut kas no gaļas un miltiem. Mēs arī, kad braucām, tagad atvedām miltus, atvedām grīķus, jo ir kaut kādas bāzes, ir tāpatās tie veikali Mere un tam līdzīgi, kur cilvēki lielākoties spēj sapērkt. Laba produkcija ar termiņiem, protams, nav tā dārgākā, bet tas viss ir ēdams un cilvēkiem, kuriem nepieciešama attiecīgā palīdzība, tas ir ļoti, ļoti daudz. Labi, iesim paskatīsimies, kur mums ir Santa, vai drīkst es tev kaut ko pajautāšu? Jā, protams. Pirms sāka. Vai mēs varam iziet ārā, tur būs klusāk? Tā. Lūk, redz, cik daudz maisiņi salikti, viss ir sagatavots, katram ir baltmaize, katram ir pieniņš, katram ir, respektīvi tā. Sveika, Santa! Čau! Ko, gads riņķī? Ko lai es tev pajautāju? Tādā griezumā drīzāk. Mēs jau te ik pa laikam tiekamies šī vietā, gan es esmu pirmo reizi pie tevīm. Jūs esat mainījuši vietu kaut kādu dažu iemeslu dēļ un arī augstumu dēļ, jā. Kā ir gads, griezumā? Tā kā tu sāki ar vienu sievieti, jā, pie atkrituma urnas būtībā. Kā tavs redzējums? Kaut kas mainījās, uzlabojās, attieksme, situācija? Tikko runājām ar Valentīnu par to, ka paliek arvien vairāk cilvēku, paliek arvien grūtāk. Gads, kaut kā mēs viņu izvilkām. Kā būs tālāk, nezinu. Redzu, ka paliek arvien grūtāk, jo sākumā cilvēki bija aktīvāki, tiek nāc palīdzēt. Palīgi tieši, jā. Bet šobrīd, diemžēl, viņi paliek, nepievienojās vairāk. Ļoti reti, kad jauni cilvēki pievienojās, un līdz ar to gribētāji vairāk, palīdzības mazāk, un tas sloks paliek lielāks, un mums, diemžēl, resursi. Jums tā komanda kodols ir izveidojies, tie fundamentālie palīgi ir arī stabili, bet lieta tāda, ka tie, kam nepieciešama palīdzība, viņi kļūst arvien vairāk. Jā, tā arī ir. Un vakar mēs sazvanījāmies ar Baibu, viņa teica, bērni sāk stāvēt rindā. Bērni sāk stāvēt rindā, nāk daudz bērnu ģimenēm paši bērni, nenāk mammas, nāk bērni. Un, patnāk 2-3 bērni, protams, mēs katram iedodam savu paku, vismaz kādam laikam tai ģimenei pietiek. Tā, var redzēt, arī siltākam laikam paliek arvien vairāk cilvēku. Jā. Bija arī iepriekš saskari, kur ar maziem bērniem, ar ratiņiem. Cik atceros, jūs viņus ņēmāt bez rindas, lai viņiem nav jāstāv rindā? Tagad tie, kas nāk ar ratiņiem, tie nāk iepriekš piesakoties. Jā. Nāk, un man jau ir sagatavots priekš viņiem maisiņš, ko es vienkārši iedodu. Tur arī bēnu preces kaut kādas ieliek attiecīgi. Jā, visu, cieriņi mums tur ir priekš bērniņiem. Bērniem bišķiet savādāk. Ir piespiens, ir cieriņi, ir kaut kādi salmiņi, cepumiņi, protams, kaut kādi našķīši. Katru reizi kaut kas cits, bet ir. Gada griezumā tava situācija jau arī tev pašai ir mainījusies. Toreiz tu biji bez darbu, toreiz bija tomēr vienalga kaut kāda savādāka tā situācija. Kur tev tā enerģija to visu turpināt un kā tev šķiet, cik daudz tevis pietiks? Jo man vakar arī uzdeva jautājums,
cik ilgi tas turpināsies, teiksim, Nu, kamēr mēs varam, mēs darīsim, protams, enerģijas, nav tās enerģijas. Protams, pašiem spēks arī izsīkst, un tas jūtās arī mēs piekūstam. Tas ir otrs darbs. Šobrīd mums visiem tas ir otrs darbs. Mēs piekūstam, bet mēs viens otru uzmudrinam katru nedēļu, un kamēr ir iespēja, tikmēr mēs palīdzēsim, kamēr mēs to... Bet tā motivācija netrūks, tā ir tā pati? Motivācija, protams, palīdzēt. Baibo, vai viņi pažālistā? Redziet, cilvēki nāk maisiņus, ne? Jā, ik pa laikam kāds atnes kādu maisiņu. Liels paldies cilvēkiem. Motivācija, protams, gribās palīdzēt cilvēkiem, gribās vairāk palīdzēt. Mēs labprāt atgrieztos pie režīma katru nedēļu. Mēs labprāt to darīt. Vienkārši katru nedēļu nevar, jo trūkst to produktu. Cilvēki vairs tā nepalīdz. Tas ir tāds pirmais vilnis bija. Jā. Motivācija vai hype savā ziņā kaut kāds bija, un tad cilvēki iedomā, gan jau kāds cits palīdzēs. Es nezinu, kas ir citiem cilvēkiem, protams, neielīdīsi. Nē, sodīt nevar, tiesāt nevar. Es nekādā gadījumā esmu pateicīga katram, kurš pievienojās, katram, kurš atnes maisiņu, katram, kurš mūs atbalstis, esmu ļoti pateicīga. Redzēt, cik mums būs resursi, lai varētu turpināt. Protams, ka mēs turpināsim. Bet tu redzi, ka mainās. Pieņemsim, kāds atnāk, kam tiešām to vajag, uz īslaicīgu brīdi, tā kā tāds spieķis, un viņš pēc tam nenāk. Dažādi. Visi ir pilnīgi. Citi nāk katru reizi, nevis katru nedēļu, bet katru reizi. Citi nāk, piemēram, kā mums ir viena sieviete, kas nāk tikai tad, kad viņai beigusies pensijas naudiņa. Viņa zina, ka viņai līdz nākošajai pensijai vairs nav naudiņas, viņa tad atnāk. Bet, kad viņa saņem, viņa tad tās 2-3 nedēļas izlaiž, nenāk pie mums. Dažādi cilvēki. Citi nāk ļoti pateicīgi, nāk katru reizi, citi nāk tad, kad beidzās tā naudiņa. Katram ir savs. Kā ar bezkaunīgajiem? Mazāk. Mēs taču esam tik ļoti minimalizējuši tos maisus. Pats redzēja, ka ir tikai 5-6 produkti. Šoreiz tie ir 6 produkti, bet mēs esam ļoti minimalizējuši tos. Jūs liekat tik, cik ir? Liekam, katru nedēļu tas ir standarta komplektā. Ir gaļa, dārzeņi, makaroni, piens un maizīte. Tas ir standarta komplekts, bet nekas pa virsu, labi, šoreiz mums ir pa virsu mērcis, bet tas būs kā 6. produkts. Bet parasti tas ir standarta maisus. Agrāk mēs devām visu kaut ko, kas mums bija, tad tagad tas ir standarta komplekts, kurš, dēļ kura ne katrs stāvēs rindā, ja tas nav vajadzīgs. Bet kam ir vajadzīgs? Protams. Jo tie paši grīķi, es redzēju, ir. Jā, ja nav makaroni, tad liekam grīķus. Mēs mainam, bet tas pats pamats. Tas vienalga ir vairākas ēdienreizes. Nav tā šodien apēd, rītā tev vajag vēl. Tas ir, tomēr tas mēs liekam gaļiņu, lai ir buljons, uzvārīt buljoniņu, var tur, es nezinu, protams, makaroni, grīķi vai kas mums tur sanāk. Piens, maizīte, milti, var uzcept pankūkas, var kaut kādu laiciņu, ja kurā gadījumā ir tīpaši gados vecāki cilvēki, viņi jau tik daudz kā jaunieši. Un viņi jau proti virtuozi apieties ar ēdienu, izgatavot, pagatavot visu kaut ko. Tāpēc kādam laikam, ja viņiem... Tiešām vajag? Jā, viņiem, protams, nāk. Tad tas ir labs atspaids, kā saka. Tieši tā. Jūs arī šeit paliksiet, jūs neiesiet atpakaļ uz vecajām... Iesiet atpakaļ? Kurā? Silts paliks. Jā, sauss un silts, jo mums ir papīra maisi, mēs taču arī par ekoloģiju esam un par dabu tomēr. Es skatos, jums ir. Mums ir papīra maisi, mēs nevaram likt viņus uz slakas zemes, jo viņi mirkst, protams, ka tas neizturēs mitrumu. Tāpēc tiklīdz būs savs zemes siltāks, protams, mēs atgriezīsimies tur, kur mēs bijām. Tad mēs turpināsim tur un ziemā atkal šeit. Bet kā mainījās nedaudz tā cilvēku plūsma no tās vietas, kur jūs bijāt, Anniņu būvāt 40 vai šeit? Es īsti nezinu. Es tik daudz viņus visus jau pazīstu tik ļoti. Man liekas, ka lielākā daļa no turienes ir atnākusi. Protams, pievienojās arī šeit jauni cilvēki. Daudz brauc no citiem rajoniem. Šeit ir ērtāk ar satiksmi. Tā kā no Bolderā, piemēram, 36. autobus brauc, tad viņiem ir ērtāk atbraukt uz šejienu. Var redzēt, ka piebrauc autobusu tādu. Izkāpj ārā uzreiz. Jā. Mēs jau sakam, autobusu brauc, un tad skatāmies, ka tiešām daudz atbrauc ar to autobusu. Daudz jauni cilvēki ir, bet pagaidām. Bet es tā arī neesmu pamanījis, atklāt sakot, vēl kādu tādu aktīvu tikpat grupu tomēr izveidot. Nav. Nē, nav, bet ir dažādi
kā viņus... Zupas virtuves, tu domā? Nē, es domāju, ka ir tādi cilvēki, mēs iepazināmies vienkārši šeit, viņi bija atbalsts mums palīgā. Viņi vienkārši organizē savādāk veidu palīdzību, viņiem konkrētiem cilvēkiem. Tāpēc varbūt notiek tādas lietas ne tādā apjomā kā pie mums, bet vienkārši konkrētiem cilvēkiem. Jo nav jau īstās pamācības, kā vajag palīdzēt. Jautājums ir, vai tu iesaisties, vai tu ignorē. Es iepazinos, mēs paldies, esam šeit iepazinušies ar ļoti daudz jauniem cilvēkiem, kuri palīdz un dara to vienkārši mazliet savādākā veidā. Skaidrs. Kaut kādas provokācijas atkal nav bijušas? Nē, nekas nav bijis, viss ir mierīgi, viss ir ļoti klusi un mums ir paveicies, mūs liek mierā tagad. Nu, mēs devām atspēku, kā saka, nedaudz. Jā, tas gan. Nu, nē, viss ir labi, tagad viss ir mierīgi, nekādas runas pat nav vairāk pacēlušās un arī no mūsu... Nekas nav vairs dzirdēts. Reputācija ir atguvusi savu, kā saka, cilvēki turpina uzticēties, visi kārtībā. Visi kārtībā, jā. Tas ir labi. Nu ko, šodien tad pēc pasākuma laikam kūku sēšana, ja jums kaut kas tāds? Patiesībā mums jādzīvo telpas, ir maksimāli ātri pēc pasākuma, jo viņiem jāsāk darbs, ir tāpēc mēs kūkas ļoti ātri un skriešus, protams, katrs savās gaitās. Skaidrs. Paldies vēlreiz tev par arī tavu interviju. Paldies par to, ko tu dari un veiksim turpmākos darbos. Es domāju, mēs vēl tiksimies. Paldies arī tev. Paldies tev. Pagaidām. Paskatīsimies, kas mums te darās. Jā, rinda ir ne tikai garāka, lielāka, bet viņa ir kuplāka. Un kā jau jūs redzat, tā pārsvars ir tātad cilvēki pēc 15 gadiem, respektīvi nav jaunieši. Un tie ir pensionāri, tie ir attiecīgi cilvēki, kuriem ir nepieciešama attiecīgā palīdzība. Tā kā var jau katrs nosodīt, var jau katrs vērtēt pēc sevis, bet es uzskatu, ka man liekas, ka tas ir svarīgi. Tā kā katru otro svētdienu, tātad šonedēļ, tas ir šodien, gads mums aprit šim pasākumam. Tātad nākamnedēļ, aiznākamnedēļ būs atkal šajā pašā vietā, Kurzemes prospekts 21, šeit blakus Džokeri klubām, blakus Pica Lulu. Ir kafejnīcas telpas, kuras tiek izmantotas agri no rīta, lai veiktu šādu sociālo darbu, varētu teikt. Sponsori viņiem ir tie cilvēki, kuri atsaucās uz aicinājumu, protams, ģimenes locekļi, draugi. Sākumā palīdzēja arī kaut kādi uzņēmumi ar daļu kaut kādas produkcijas, bet kā jau saprotat, tas arī ir tas iemesls, kādēļ vairs nav katru nedēļu, jo gluži vienkārši tas cilvēku pulks, kuri palīdz, nepieaug, respektīvi. Tas arī ir savā ziņā saprotams, jo situācija valstī paliek arvien sarežģītāka, un skaidrs, ka katram ir jāparūpējas primāri par sevi, jo tikai parūpējoties par sevi, tu esi spējīgs palīdzēt arī kādam citam. Tā ka to nevar arī nosodīt, ka cilvēki mazāk palīdz. Kā ir, tā ir, Katrā ziņā šo te darbošanos es jums atspoguļoju gada garumā. Un šī kārtējā reizīte, kad ir iespēja tātad jums pārliecināties par to, ka projekts turpinās, meitenes joprojām darās, kaut kādi uzlabojumi, kaut kādi jauninājumi, viņas te redziet izdala kaut kādus kalendārus, tad ir pārgājušas uz iepirkumu maisiņiem uz kartona, otrreizai pārstrādājumā, nevis uz telefonu, lai nav tā, ka piesārņotu dāvu. Respektīvi, meitenes domā zaļi, un manā izpratnē, manuprāt, ļoti pareizā virzienā. Tā kā puikas un meitenes, šodien, starp citu, pirms es braucu, man arī viena no sekotājām, ar ko es šodien tiekos, palūdza, tātad, lai es arī no viņas nopērku kaut kādus produktus. Un pēc tam viņi man, kā saka, naudiņu arī atgriež. Tādā ziņā es vienkārši saku, ka dažādi šo palīdzību var veikt. Es zinu, ka viņām
tie cilvēki, kas nevar atvest, pieņemsim, produktus paši, tad ir, kas pasūta ar kurjeriem, piemēram, kaut kādos tur. Ir tie interneta veikali, es tādos neiepērkos, bet ir tādi, kur pārtiku varot pasūtīt, un tad viņi vienkārši norāda, attiecīgi sazinās ar meitenēm, caur sociālajiem tīkliem ir norādīti attiecīgie kontakti, un tad nosūta šos produktus viņām pa taisno, ja pats cilvēks nevar piegādāt. Dažādi tas notiek. Bet, tā kaut kā es arī šodien sapirku gan higienas preces, gan miltus, gan grīķus un konzervus. It kā nav daudz, ja tā paskatās summā ar tie kaut kā 10-20 eiro varbūt tās, bet tomēr tas ir daudz. Jo pieņemsim kaut kādā attiecīgi bāzes veikalā miltu paka maksā 50 centus kilograms, tad jārēķina, ka tas kilograms milti, tas nav vienai dienai. Cilvēkam ir iespēja pagatavot sev kaut kādu sastāvdaļu ēdienu vairākas reizes. Tas pats arī makaronu paka, pieņemsim, ja viņa maksā tur 50 centi eiro, tad tās ir vairākas ēdienreizes. Tā kā arī par piecīti, arī pa 5, pa 10 eiro ir iespēja palīdzēt patiesībā lielam skaitam cilvēku. 5 eiro tas ir 10 iepakojumi ar miltiem. Tātad 10 cilvēki saņem miltu paku. 10 cilvēkiem būs iespēja mājās pagatavot pankūkus vairākas reizes vai vēl kaut ko. Tas tomēr ir daudz. Kā redziet, tuvojas 10 pulkstens, maisiņi tiek salikti un tātad komandas darbs. Komandas darbs ir tā, ka kāds padod un baiba dala. Gluži vienkārši katram pa maisiņam. Es atkārtošu, cilvēki šo darbu dara no brīvas sirds, nešķiro nekādas valodas, nekādas tautības. Šie ir palīgu bērni, ģimene, kurš iesaistīts. Tātad nešķiro nekādas sociālās īziņas nejautā. Te šis viss notiek uz goda prāta. Redziet, lai maisiņi nebūtu jātērē, jo vienmēr tie arī maksā naudu. Ir cilvēki, kas nāk ar saviem maisiņiem. Un tad mums ir iespēja, tad meitenēm ir iespēja otrais kaut ko salikt maisiņos. Šie maisiņi dzīvo tik ilgu dzīvi kā nekad. Vai ne? Viņiem jau ir 10. rītis, man liekas, jā, visiem maisiņiem. Bet ļoti labi, ka cilvēki nāk ar savējiem. Ļoti labi. Mums ir ļoti labi, ja mums sagādājās nākošo reizē maisiņi. Jā. Tā kā viss notiek, kā jau iepriekš teicu, cilvēks cilvēkam. Un redziet, kāds nes klāt visu laiku, attiecīgi. Un baiba dala. Un forši ir tas, ka komanda iesaist arī savu ģimeni, ar savus bērnus. Un, viņu bērni noteikti izprot šo situāciju. Un arī cita attieksme pilnīgi būs pa dzīvi tālāk ejot. Я смотрю полицию. На, Кирилл, сейчас. Ir, kas maisiņus vienkārši nes. Tā kā vietā pretī dod, jo ļoti labi saprot, ka arī maisiņi maksā naudu. Kā jau redz šeit, tas nav, teiksim, ja ir kāds bezpajumtnieks, tas ir ļoti mazs procents, ļoti patiešām maziņš procents. Un es neredzēju nevienu, kas te
būtu apdzēries tā, ka nejēg kaut ko nostāvēt kājās vai vēl kaut ko, nu tādu es te neredzu. Nē, te ir vienkārši cilvēki. Un rinda šķiet nebeidzas, jā. Kaut nu pietiktu visiem. Kaut nu pietiktu, jā. У меня куртка с собой под ней еще одна. Protams, ja kāds ierodās arī šajā brīdī, tad viņa produkcija tiek pieņemta, safasēta un tiek turpināts dalīt. А уж если меньше не становится. У меня куртка с собой под ней. Šodien ļoti liela rinda. У меня под жилетку куртка еще есть. Не может быть, ты говорил 54. Ты говорил 54, сейчас мне 52 я говорил. Nu, viņi veic savu uzskaiti. Nu, tīri. Es domāju, ka tas ir. Pirmkārt, nav jau viegli noskatīties uz šo situāciju, jo tu ar to saskaries. 64. Jā, jau 68 ilgalīgi. Jā, kā jau minēju iepriekš, kad šis projekts sākās, bija tā, kad pienāca cilvēki, bija uz galda saliktas produkcija un bija iespēja paņemt tieši to, ko vajag tā kā. Bet šobrīd, lai rinda virzītos ātrāk, tiek sapasēts jau iepriekš. Šodien liela rinda, Santa. Nu, parasti liela rinda, kas jau īsti nevainās, vienmēr ir liela rinda. Я занят. Поэтому рассмотрите, пожалуйста, возможность оставить тем, кто на самом деле не может на данный день позволить себе купить продуктов, хорошо? Не надо приезжать на машинах, не надо пить за углом коктейля, имейте немножечко совести и дайте возможность тем, у кого ее нет на сегодняшний день. Nu, protams, tāds neliels audzināšanas process, nolasot to, kad aicinājums cilvēkiem atkārtot izvērtēt, vai tiešām jums nepieciešama palīdzība. Jo, protams, ir arī bezkaunīgi. Protams, ir novērots, ka cilvēki izkāp no mašīnas ārā, piebrauc un nostājas rindā un pietēlo bišķiņu. Bet es uzskatu, būtībā, es domāju, meitenes man piekrīt, ka tā viena, divu, nu varbūt pat 3 cilvēku, bezkaunīgu cilvēku dēļ no 100 liekt pārējiem 97 attiecīgo palīdzību, tas nav pareizi. Cits jautājums, jā, vai to 3 cilvēku bezkaunīgo dēļ, vai pietiks tiem 3, kuriem tas tiešām ir nepieciešams. Tas savukārt atliek no tā, vai ir pietiekoši daudz cilvēku, kuri iesaistās un sniedz šo palīdzību. Jā, tā tas ir, jā. Un es atkārtošos, šeit nav valodas barjeras, jā. Šeit nav rasisti, nacisti, šeit nav tādi cilvēki. Nu, vismaz ne tajā komandā, kas šo darbu veic. Un, protams, es pieļauju, ka šeit starp cilvēkiem stāvošajiem lielākoties tomēr ir kādi krievalodīgi cilvēki, ja, bet kā jau esam vairāk kārt uzsvērts, tie ir latvieši, jo mūsu valstī ir latviešu valodā runājoši latvieši. Mūsu valstī ir latgaļu valodā runājoši latvieši, un mūsu valstī ir krievu valodā runājoši latvieši. Jo latvietis tā nav tikai valoda. Valoda tas ir saziņas instruments. Ja? Latvietis tas ir ar sirdi un dvēseli par šo zemi. Un šie visi cilvēki šeit ir strādājuši
skolojušies, veidojuši ģimenes, būvējuši šo valsti nemazāk kā jūs, kuri klausās. Jā, par valodām vispār ir interesanti, kad tas jautājums rodās. Ja cilvēks ir kurlmēns un viņš sazinās savā valodā ar žestikulāciju attiecīgo, tad kā viņam būtu jāplātās latviski vai krieviski, lai viņi neizraidītu no mūsu teritorijas, no mūsu valsts. Kādam liksies tas smieklīgi, bet tas ir traģiski. Tas ir traģiski, ka tāda attieksme no sistēmas pārvaldnieku puses pret cilvēkiem. Šī šķirošana. Jā, redziet, autobus piebrauca un cilvēki atkal nostājas rindā, jo ir, kas mēro tālāku ceļu, lai tikai saņemtu attiecīgi palīdzību. Bet es saku paldies visiem, kas iesaistās. Noteikti, ka starp jums ir arī cilvēki, kas palīdz, kas es tā gribu domāt. Tā kā 28, скажи, там посчитайте людей, сколько 25 человек. Им тут, чтобы не сбиться с этими. Nekad nezaudējam savu es. Vienmēr saglabājam cilvēcību. Правую руку работаем, по правую руку. Он напрыгался вообще, да? Он напрыгался довольно. Jau 140. Cilvēki kā skudriņas paskrien. А что-то здесь даются вот таким бабушкам, дедушкам, а не вам. Redziet, nāk bērni ar dārgiem čipsiem, tam līdzīgi. Un stāv rindā tikai tāpēc, ka var saņemt. Конечно, блин, стоят у нас. Tas nav forši, jā. Arī bērni mēdz būt bezkaunīgi. Cik ir, Baiba? Ervinam jāprasa. Cik ir? Ervin, cik? Skoika? 144. 144 un 6 bērniem sagatavot. Reku vēl nāk, jā, sievietes. Tā. 146 un tā tad vēl bērniem sagatavots. Tas ir tām daudz bērnu ģimenēm, kuras ir pieteikušās iepriekš, kā saka, viņas piesakās katru nedēļu, katru reizi, un viņām tiek iedots. Tā labi, puikas un meitenes, beigšu filmēt, respektīvi jums parādīju no līdzi. Kā jau teicu, gads ir riņķī, johau. Gan labi, gan... Kā to... Nē, labi, tomēr labi. Tomēr labi. Labi, ka ir, kas kaut ko tādu dara. Labi, puikas un meitenes, es beigšu filmēt. Un tad jau gan jau. Bet jūs zināt. Kā nekā es arī savā lapā jums ik pa laikam atgādinu, ka jums ir iespēja darīt mūsu vidu labāku un iesaistīties šajā projektā. Paldies visiem! Lai jauks pēdien! Pagaidām tā.